Un esiet sveicināti, cienījamie dāmas un kungi, zēni un meitenes. Nu ko šodien jauns videoklips, un kā jūs redzat, man rokā atrodas bezvadu tumbiņa no firmas Dr. Dre Beats Audio, un dotais modelītis ir PIL 2, jeb tablete, par kuru man liels paldies jāsaka internetu veikalam Price Hook. Šajā internetu veikalā jūs varēsiet atrast labas lietas par ļoti labām cenām. Sākot ar droniem, turpinot ar GoPro kamerām, hoverboardiem, kuriem ir ļoti liels klāsts, skaļruņiem no firmām Beats, Bose un JBL, kā arī mobilos telefonus no kompānijas Apple. Un, protams, arī dažādu veidu austiņas un headsetus par ļoti draudzīgām cenām. Tāpēc droši iečakojiet šo internetu veikalu, uz kuru linku es atstāšu šā video aprakstā. Varam vaļā mūsu kastīti, un mums priekšā ir pilns komplekts. Kompānija Beats dara ļoti pareizi, ka neekonomē uz kārbiņas kvalitāti. Šajā kārbiņā kompānija ir ielikusi audio kabeli spilgti sarkanā krāsā, tieši tādas pašas krāsas mikro USB kabelis, karabīne, lai jūs varētu kaut kur piekārt savu tumbiņu, kā arī barošanas bloks. Pati tumbiņa ir iepakota caurspīdīgā plasmasas korpusā un patīkamā melnā čeholā. Tumbiņa izskatās kā neliela izmēra tablete, kuras izmēri ir 190 mm x 45 mm un sver tikai 325 gramus. Un daudz vietas tā neaizņems un lieliski ies jūsu somā. Dinamiku tumbiņai aizsadz metāliski sacaurumots pārklājums, bet aizmugure tumbiņai ir no matētas plasmasas. Ja paskatās uz tumbiņu no apakšas, tad var redzēt aizsaktu USB portu. Tā ir galvenā jaunā funkcija modelim PIL. Uz aizmugurējās daļas ir izvietojušies audio ieeja un izeja, ieslēgšanas poga, Bluetooth indikators un mikro USB ports tumbiņas uzlādē. Centrā ir izkārtojusies poga ar logotipu no Beats, ar kuras palīdzību jūs varat sapārot tumbiņu ar savu ierīci. Kā arī šo pogu jūs varēsiet izmantot kā pauzi un arī dziesmas pārslēgšanu. Kā viena no galvenajām šīs tumbiņas vērtībām ir tā, ko nevar redzēt no pirmā skata. Un tā ir NFC funkcija. Tas nozīmē, lai pieslēgtu, ir tikai jāpieliek ierīci pie tumbiņas un viss savienosies. Kā arī tumbiņā ir iebūvēts mikrofons. Tagad jūs varat sarunāties tieši caur tumbiņu. Lai paceltu zvanu, jums jānospiež uz tās pašas pogas ar Beats logo. Kompānija Beats uzsver, ka tabletes darbības laiks būs 7 stundas non-stopā atskaņojot mūziku. Un tas ir ļoti labs rādītājs, skatoties uz tumbiņas izmēriem. Nu ko, mīļie, es domāju, ka mēs varētu uztaisīt nelielu skaņas kvalitātes pārbaudi, lai jūs redzētu, kā skan šī tumbiņa.
Nu ko, mīļie, kā jūs tikko dzirdējāt, skaņas pārbauda uz šīs mazās tumbiņas. Manuprāt, tiešām ir ļoti laba skaņa. Priekš tāda izmēra tumbiņas, kompakta, jūs droši varēsiet viņu paņemt līdzi sev, kur vien vēlaties. Tāpēc man vēlreiz ļoti liels paldies jāsaka internetu veikalam PriceHub par atsūtīto mazo dāvaniņu. Un kā jau es teicu, links uz šo internetu veikalu ir šā video aprakstā. Droši ejiet, iečikojiet, varbūt jūs atradīsiet tieši tur sev noderīgas lietas. Tāpēc liels paldies, ka noskatījāties šo video un tiksimies jau nākošajos manos videoklipos. Uz redzēšanos, man mīļie! Mua!